Nu tā, sveicināt, labdien visiem! Atpakaļ es, jūsu vismīļākais šaha influenceris Uldis. Jā, es esmu gatavs influencēt šahu arī šodien, tikai man ir viena problēma, tā teikt. Es netīšām nospēlēju vienu, nevis nospēlēju, es parasti nespēlēju, kad es spēlēju tā kā šahu citreiz, tad es spēlēju 5 minūtes, bet es netīšām uzslēdzu uz 10 minūtēm, tāpēc man reitings ir bišķi nokrities. Es ļoti, ļoti atvainojos. Cerams, ka jūs man piedosiet, bet visā visumā man šodien ļoti labs garstāvoklis un es esmu gatavs tādu joku opening spēlēt. Ja jūs ievērosiet, tad viņam šī diagonāla ir atvērta, ja? Un es viņam vienkārši atdošu viņam savu torni. Es ceru, ka viņš paņems viņu prēmiju. Un tagad mēs varam turpināt. Šis ir tā sauktais aizliegtais gambīts. Ja? Kāpēc viņš ir aizliegtais, jūs jautāsiet? Aizliegts viņš ir tāpēc, kad, nevis kad, bet kā, kaut kāds tur lielmeistars bija uztaisījis kādu alternate kontu chess.com un spēlēja visu laiku tikai ar šo openingu. Viņš bija izdomājis, ka tas baigi labi būs, baigi rēcīgi, un viņš īstenībā visus vazāja. Viņš arī lielmeistars vazāja ar viņu. Un chess.com domāja, ka tas ir kaut kāds cheaters, ja? Kaut kāds šmauklis. Bet beigās visā visumā izrādījās, ka viņš vienkārši ir lielmeistars. Un ko viņš man te dara? Viņš vienkārši ir lielmeistars, ja? Un viņš vienkārši māca spēlēt šahu. Un viņam īstenībā bija ļoti, ļoti, ļoti labs procentuāli ļoti labs uzvaru un zaudējumu. Tas, uzvaras pret zaudējumiem. Tā kā šis īstenībā ir tāds mīme, openings, bet viņš strādā, tāpēc es viņu esmu iemācījies, un jautrībā es viņu esmu gatavs uzspēlēt, tā teikt. Jo kas gan var būt labāks, kā kaut kas jautrs. Viņš man grib uzbrukt šeit. Viņš man dubultā uzbruk. Viņš gan ir sapratis. Diezgan bieži tā, ka viņš šito zirgu kauj, šito paunu. Ja dāma ir stūrītī, un viņa aizmirst par šito zirdziņu, ka viņš var reāli arī atkaut pretī. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti interesants gājiens šajā openingā. Jā, un kāda man tagad doma ir? Es domāju, ka es kaušu. Un tad viņš kaus man pretī. Nē, es no sākuma iešu te, lai es pēc tam varu nokērslot uzreiz. Jo man vajag domāt, lai dāmiņa ir aizsargāta. Kā tā man tagad sanāk? Nepārāk labi jāatzīst. Es uzbrukšu te pretī dāmai. Jā, un tad es domāju, es kērslošu. Es gribu aizdīt īstenībā viņu prom no sākuma. Zirgu aizdzīšu prom, jo īstenībā viņš man tur traucē. Es gribu, lai viņš ir atpakaļ šeit, jo man patīk tā vietiņa viņam. Tāda diezgan zolīda. Jā. Wow. Nē, tas īstenībā nav pārāk labi. Es gribu aiziet tā. Viņš man tagad te uzbruk, jā. Bērnīgi krieviņš. Gribēja jau, jā, gribēja. Ai. Bet es tiku galā. Jā, 2 aizsargātāji. Tā teikt, 2 aizsargātāji. Viņi aizsargā mani šajā dienā. Šajā garā ielajā. Jā, tas ir tas, par ko es teicu. Es nezinu, vai viņš to speciāli izdarīja vai nē, bet tagad jau man ir plusiņš, +1, jā? Tā kā redziet ar šito stulbo openingu. Reāli citreiz tā kā
galviņā aiziet bišķi čiki pretiniekam. Un pretinieks ir šokā, viņš ir neizpratnē, viņš nezina, ko darīt. Tagad man doma ir izmantot šo diagonālīti, ja? Uzbrukt šeit, tā teikt. Es uzbruktu tur, tad es aizdzītu atpakaļ dāmu. Un tad jau skatīsimies tālāk, ko dieniņi piešķirs, ja? Ko dieviņš būs devis šajā brīnišķīgajā dienā. Jo, man liekas, ka man laba situācija ir. Vienīgais, kā jau jūs zinat, jā, man atkal viss sāk raustīties. Man nav nekāds labais, kā sacīt, jāsaka, kā moderni teiks setups, jā, lai es varētu ierakstīt šos brīnišķīgos video. Tāpēc jāsamierinās ar to, kas ir. Vismaz pats labākais tas, ka jūs mani dzirdat, redzat, jo es jau esmu tas muļķītis, kas to visu dara. Jāatzīst, kad viņš varētu iet īstenībā. Es nezinu, jāatzīst tas, ka neiet īstenībā vēl tik labi, kā gribētos man. Nu, perfekti. Viņš izdara to, ko es būtu tāpat gājis. Viņš tā kā man pa tukšo uzbruk. Viņš man uzbruk reāli pa tukšo tagad. Tagad es domāju, ka man ir jāuzbruk šeit zirgam, lai viņš aiziet prom. Wow. Šitais bija negaidīts gājiens. Labi. Kā būtu, ja es kautu? Tē, vēlreiz tur. Es domāju, ka būtu ok. Blīn, tagad man ir šitais ten ciet. Tagad viņš vienkārši var paņemt. Lai gan, ja viņš šeit paņem, tad man ir... Es atvainojos, man to ir māti mutē. Vajadzētu laikam aiztīties prom no šeit. Uz šim draugam. Bet viņš man tur paņem ciet atkal. Labi. Īstenībā es nākšu vienkārši atpakaļ. Man tā šķiet. Lai viņš ņem. Lai viņš tur paņem manu bišopu. Tikmēr es iešu, uzbrukšu viņam zirgam un nokēslošu. Uzbruksim zirgam un kēsls. Rokādi, tā teikt, latviešu valodā uztaisīsim. Īstenībā, jā, šitāds ļoti trenē dikciju. Šī žagaršaišķis nav man žagaršaišķis. Tā, ko viņš man te var izdarīt, ko viņš man var piedāvāt, viņš man var... Jau vajag uzbrukt. Labi, ja viņš grib, lai viņš uzbruk. Man vajadzētu vairāk dāmu iesaistīt spēlē. Vispār es domāju, ka es varētu bīdīt uz šejienu un tad ar šito sākt kaut kādu uzvaras gājienu. Īstenībā ideāli, tāpēc, ka ja es aiziešu šeit, un viņš nekustās baigi, es nonāku ar zirgu šeit, es viņu varu... Wow. Kāpēc tā viņš dara? Labi, varbūt viņš... Es nezinu, vai es pareizi izdarīju. Es vienkārši būtu dabūjis tikai 2 punktus pretī. Vai man bija pareizi tur uzbrukt? Es nezinu. Es pieļauju, ka viņš ar šo te... Blīn, visi slikti. Es pats atdevu šo spēli.
Viņš vienkārši ar dāmu tagad man nokauj un viss. Es tik slikti izdarīju. Jā, bingo, hosā. Ai. Tagad viņam vēl te ir viss atvērts. Nē, šita te. Nu, kā es tā varēju? Es pat nemāku tagad vairāk. Blin, tā ir. It kā es biju gatavs šodien. Man šķiet gatavs. Biju gatavs, bet es pat pildīju visādas puzlītes. Man puzlītēs ir reitings 1950, tā kā es varu tādas lustīgās puzlītes atminēt, ja, šahiņā. Bet to bija pamaz, redziet, atkal es vienkārši paņēmu un, kā sacīt, jāsaka, uztaisīju blenderu. Tagad viņš vienkārši šeit droši vien ies uz priekšu. Kā man tagad rīkoties? Es neesmu drošs. Es tiešām neesmu drošs. Es baigā mazākumā, jā. Es nezinu, šeit varbūt jāiet. Ko tas man dos? Nezinu. Ai. Oi, Jezu. Vienkārši vienu kļūdu, un tu esi kļūdījies, un tev ir -5. Sekundi būtu. Wow! Vēl labāk. Es vēl labāk tagad iedomājos iedarīt. Ot, ko tālāk? Ko darām tālāk? Es atvainojos, man telefons skan ļoti neprofesionāli no manas puses. Tomēr citreiz tā vienkārši ir. Tagad man te čekos, un man vispār ir vakars uz ezeru. Es varētu noturēties. Es pat uz laiku nevaru noturēties, jo viss ir briesmīgi. Viss ir ļoti briesmīgi. Atkal es esmu... Ir noticis kārtējais fiasko. Jā, vienkārši paņems manu dāmu. Viņš paņems manu dāmu, un man tūlīt ir šahs un mats, un es esmu zaudējis kārtējo reizi, jo es esmu ļoti vājš spēlētājs. Nice!